Nē, pagaidām nevajag. Es pateikšu, kāds skaņoties. Jau ir? Labi. Dženeta, vēl kāds nāks? Vēl tā kā 3 taisa. Nu, tad varbūt, lai apsēžas un taksim. Jā, es zinu, bet vēl no tas ir, ja jums ir vēlme, uz kādu nākotnes piedalīties, lai mēs jums informētu. Labvakar. Tad varbūt mēs sāksim šodien to semināru, jo mēs esam tieši ēterā. Mani sauc Igors Strutko, esmu Rīgas namu apsaimniekotais padomes priekšsēdētājs, Aleksandrs Sakovskis attīstības direktors un Ilona Petersone, Rīgas domes īpašuma departamenta atbildīgais darbinieks par šiem projektiem, kurš atbildēt pareizi amatu jūs pateiksiet, kad dosim vārdu. Ņemot vērā, ka ļoti daudz jautājumu un ļoti strauji sākam pāriet uz citu kontaktēšanas veidu, izmantojot Facebook, elektroniskiem līdzekļiem, mēs ar avīzi darīsim kopā, izdomājam tā, ka pakāpeniski visiem mūsu iedzīvotājiem un iesaistot Rīgas Jūrmalas asociāciju un iedzīvotāji, kuri lāsa avīzi darīsim kopā, rīkosim šādus seminārus un iepriekš mēs par šiem semināriem un tēmām rakstīsim un sašaurināsim ar katru reizi to tēmu, lai viņa būtu konkrētāk. Iepriekšējā tēma mums bija vispārējā, vairāk jautājumi bija par Rīgas domes programmu, un tad varbūt es uzreiz iedošu vārdu Aleksandram Sakovskim, kurš nodarbojas ar šo programmu pie mums ir liela pieredze, un kopā ar Rīgas domes pārstāvi viņi varēs atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un pēc tam, pēc prezentācijas būs tāda veida diskusija, jums jautājumi, mēs atbildēsim, pateiksim, kādi var būt risinājumi. Tiem cilvēkiem, kuriem ir vieglāk uzdot jautājumu krievu valoda, mierīgi uzdodiet jautājumu krievu valoda, mēs atbildēsim, tā, lai jums būtu saprāt, tām ir latviešu valoda atbildēsim, bet ja vajadzēs, tad pārtulkosim atsevišķi. Aleksandrs, tev vārds. Jā, paldies. Tātad mūsu uzņēmumam jau ir 5 gadu pieredze strādājot ar atbalsta programmām. Mēs sākuši strādāt ar altuma programmām, renovācijas, tā saucamās altuma vai Eiropas fondi. Un 5 gadu laikā ar mūsu pieredzi mēs redzam, ka ja sākumā mājas vairāk bija tendētas uz Eiropas fondiem, uz tā saucamo altuma programmu, tad pēdējo kaut kur 2 gadu laikā mēs redzam, ka jo vairāk un vairāk mājas mums jautā un prasa informāciju par Rīgas atbalsta programmām, kas mūsuprāt tās programmas ir izveidotas jau kādus arī. Kopš 2016. gada. Jā, bet pamazām tās programmas attīstās, jo sākumā bija tikai, laikam, vēsturiskās mājas, jā, pēc tam pamazām šīs programmas tika paplašināts. Un uz doto brīdi mēs uzskatām, ka Rīgas dome izstrādāts ļoti labas atbalsta programmas, ar kur palīdzību var, teiksim tā, palīdzēt noremontēt savas kārtībā daudz ko no mājām. Tātad, principā, visa tā informācija pa lielam viņu var atrast mājaslapā, oficiālā mājaslapā, atjauno.riga.lv. Principā, jūs te redzat, kā izskatās sākuma lapa, kur var redzēt, ka, teiksim, ir trīs tādas programmas, pamatprogrammas, kas ir ievestas, jā, un
Tātad pirmais kvadrātīns šīs programmas, viņš ir domāts, principā vislielākais apjoms tur ir, tas ir mājām, tur var savas kārtībā gan fasādes, jumtus, nosiltināt māju, labiekārtot savu zemes gabalu. Otrais kvadrātīns, tas attiecās vairāk uz kultūru vēsturiskām, tas ir mājas, kas atzītas kā pieminekļi vai atrodas pieminekļu zonē. Ja? Viņi jau sen izstrādāta. Un tie apakšējie kvadrātiņi pie mums droši vien neatiecās pa lielam, tas ir baznīcas, tas ir sakrālais mantojums, jā, un tā tālāk. Un Koka Rīga, tas ir nesen izveidota programma, kas arī attīstās, un par to varbūt runāsim atsevišķi, tas skar arī, teiksim tā, koka izstrādājumi, tas ir durvis, vārti, tur logi, tā tālāk, bet tur pagaidām vēl tikai, tapšanas stadijā. Tātad, visas programmas, kas ir, viņas ir pēc finansējuma bazētas uz vienas formulas. Tātad 50% tiek sekti no būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk. Tur jau dalās pēc tieši programmas izmantošanas veidu. Kā pirmā, te ir siltināšanas vai energoefektivitātes programma, kuri visvairāk tiek piešķirtas reālais finansējums līdz 50 000 eiro. Tātad tas, kas ir domāts siltināšanas programma. Kas ir siltināšana? Jūs arī laikam zināt, tas ir nosiltināt mājas fasādes, visas pārējās daļas. Tātad nākamās programmas jau mazāk tur tas finansējums. Arī puse no būvdarba izmaksām, bet ne vairāk kā 30. Ja? Un tas ir pārsvarā, tas ir fasādes atamošana vai ar jumtu vai bez jumta, bet ne vairāk kā 30 000 eiro. Es Aleksandra aiziem atpakaļ pakomentēšu. Šī otra daļa ir paredzēta bīstamības novēršanai, kas var būt starpstāvu pārsegumi, pagraba pārsegumi, un gadījumā, ja arī jums gāžās, kā saka, pagrabs, jūs krītat, pirmais stāvs krīt pagrabā iekšā, vai arī jums krīt pēdējiem stāvam uz galvas. Tātad šeit maksimālais līdzfinansējums ir līdz 30 000, bet ne vairāk kā 50% ir no otrādi, ne vairāk kā 30 000, bet vai 50% no būvdarba izmaksām. Šeit nekāda sakara ar fasādēm nav. Pie siltināšanas programmas nedaudz papildināšu, ir pārsvarā jūs nākat pie mums ar lielāku aktivitāti, ko jums uzrāda energoaudits, tātad lielāku aktivitāti parasti uzrāda fasāžu siltināšanu. Tātad sākumā jūs nosiltināt fasādes, un tad jau tālāk skatāties, kas vēl ir energoauditā atzīmēts. Šeit jumtu var saremontēt tikai tādā gadījumā, ja tas tiek siltināts, un tas attiecās pārsvarā uz slīpēm jumtiem. Plakanos daudzstāvu mājas nesiltina. Tur siltina bērniņus, un tad tur jāskatās, tā ir bērniņu siltināšana, un tur ar jumtu nav nekāda sakara. Jā, kad sākumā ir jānovērš bīstamība. Nevar piedalīties nekādā citā programmā, ja ir konstatēta bīstamība. Bīstamība, kas ir? Tas ir defekti būvkonstrukcijās, tā teiksim. Ja? Kad ir konstatēti kaut kādas defekti, tas ir nesošās sienas, nesošās konstrukcijas pārsegumi, tas var būt arī pamati. Ja? Tā kā, kamēr tas ir un nav novērsts, māja nevar un nedrīkst piedalīties ne siltināšanā, ne kosmetiskos kaut kādos remontos, nekur. Neiet jau runa tikai par to, vai var vai nevar, bet arī nav saimnieciski pamatot, un jums nav pašiem prātīgi remontēt vai fasādi krāsot vai krāsot kāpņu telpu, ja jums atvainojot māju brok iekšā. Sākumā jānovērš bīstamību, tas jau pats par sevi ir loģiski. Tātad par programmas norises schēmām. Tad, principā, var izdalīt pēc norises programmu divās daļās. Ir 2 gadu programmas un 1 gadu programmas. Tad siltināšanas programma un bīstamības novēršanas programma, tas ir 2 gadu programma. Kā to saprast? Tad pirmajā gadā tiek iesniegti dokumenti, un Rīgas doma tos dokumentus skatās, pārbauda, cik tie atbilst prasībām, nolikumu prasībām, kas ir publicēti mājaslapā. Un ja iesniegtā dokumentācija atbilst, tad tās mājas vai iesniegumi tiek skatīti jau finanšu komitejās
ar nolūku piešķirt finansējumu nākamajā gadā. Ja? Un tad paši būvdarbi varbūt uzsākti tikai nākamajā gadā, ja pie nosacījuma, ja finansējums ir piešķirts un Rīgas budžetā šie darbi ir paredzēti. Ja? Tāpēc viņi ir tādi sarežģīti un 2 gadu laikā tiek īstenoti. Tad, kā es teicu, 1. gadā tiek izskatīti dokumenti, visi pārbaudīti, ja, un 2. gadā notiek jau paši būvdarbi. Tad pie dokumentācijas, kas ir galvenais? Galvenais ir pirmajam kārtam, tas ir dzīvokļu īpašnieku lēmums, kopības lēmums par to, ka māja gatava piedalīties programmai, par to ir jābūt balsojumam 51%, minimāli 51% jānobalso par. Tas var būt gan aptaujas veidā, gan caur pilnsapulces ar protokolu. Tātad, un pirmajā posmā tiek iesniegti, tas ir tehniskās apsekošanas akts, projekta dokumentācija un tas kopības lēmums. Darba apjoms. Darba apjoms, tas ir, nosacīt, tas ir tāme bez naudas, tā teiksim, tikai darba apjoms. Tātad pēc tam tie dokumenti tiek pārbaudīti un kaut kur vasaras vidū, jūlija beigās, ja viss ok ar pirmo kārtu, Rīgas doma pieprasa 2. kārtu, tur jau ir jāiesniedz konkrētu būvdarbu līgumu ar konkrētu būvnieku. Tad arī jābūt ne tikai būvdarbu līgumu, bet arī autouzraudzības līgumam jābūt un būvuzraudzības līgumam jābūt, jo tas ir grant programma. Un kas ir ļoti galvenais un kas ir jānodrošina, tas ir jāpieprasa būvvaldē vai tagad pa jaunam attīstības nodaļā departamentā būvniecības uzsākšanas nosacījumi. Ja tie nebūs noformēti, tad arī māja nevarēs nākamgad īstenot savus būvdarbus. Un tas ir diezgan svarīgs moments un jāstrādā ļoti ātri, lai dabūtu to termiņā būvniecības uzsākšanas nosacījumus. Tātad, bet ir arī 1 gada programmas. Pie 1 gada programma, tā viņš var pateikt, attiecās fasādes atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošanas darbi. Tātad fasādes atjaunošanas darbiem. Šeit ir, pie šīs ir mazā programma, ja, tātad, kas ir paredzēta piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošanai. Šī schēma ir attēlota. Tātad tas ir 1 gada cikls, jūs iesniedzat februārī dokumentus un tad pašā gadā jūs arī realizējat šo projektiņu. Ko nozīmē mazā programma? Mazā programma nozīmē, ka esošās infrastruktūras sakārtošana. Pieņemsim, jums jau ir tur, pieņemsim, uzskatīsim, pagāms, tālaukums, bet tur ir kaut kas, jānosvaltē, kā mēs sakam, bedrītes jāizlāpa. Vai jūs gribat uzlikt soliņus, vai jūs gribat uzlikt velo novietni, tad, tas iet visu caur mazo programmu, kur maksimālais līdzfinansējums ir līdz 10 000 vai 50% no tiešiem būvdarbu izmaksām, ja? Fasādi mēs runāsim tad, kad mēs iesim 2. kvadrātmē. Bet es atceros šeit par teritorijas labiekārtošanu, cik es saprotu, uz vienu teritoriju, uz kuras atrodas vairākas mājas. Ja vienlaikus iedzīvotāji visas mājas pieņem lēmumu, tad viņi var sakārtot, pieņemsim, 3 mājas, kopējs pagalms, ja iepriekš bija tikai 10 000, bet tagad, cik es sapratu, katra no mājām var pretendēt uz 10 000 un savu daļu no projekta dokumentācijas izstrādēs. Jā, bet šeit jūs skatāties, kāda veida darbi būs. Tātad, ja tā būs sakārtošana esošās infrastruktūras, jā, tad ir katrai mājai, tur 3-4 mājas, jā, tātad viņi savu daļu sakārto, viņi arī maksās šī māja arī būvnieku, un viņi arī saņem šo līdzfinansējumu. Ja iet runa par jaunas infrastruktūras izveidi, tad arī katra māja saņem savai piesaistītajai zemē. Šeit iet, kāpēc es to akcentēju, jo ļoti bieži mums mājas stāv, 1, 2, 3, viņam var būt kopējs konteineru laukums, kopējs bērnu laukums, ja, un ja jums ir izstrādāts projekts un tā grib piedalīties vairākas mājas, tad jums iespēja no visām mājām
dabūt līdzfinansējumu, un tātad dabūt ne tikai 10 000, bet dabūt 30 000, ja 3 mājas sagatavot kā pienākās dokumentus. Tas ir 3 dažādi projekti, kas, protams, jums kā apsaimniekotājiem ir jāredz un jāsaliek visi šie dokumenti kopā. Jā, Aleksandrs te ir pāršķīris uz nākošo, tas ir lielā labiekārtošanas projekta programma. Tātad tā ir 2 gadu programma. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir paredzēti jaunas infrastruktūras, pieņemsim, izbūves projekti. Pieņemsim, jums ir bijis, nezinu, pļāva, jūs tur gribat, jūs piesaistītajā zemes gabalā, jā, jūs gribat tur uztaisīt stāvlākumu, ko nozīmē, tas ir jums jāpasūta attiecīga dokumentācija pilsētas attīstības departamentā. Tātad jūs iesniedzat mums šos dokumentus, mēs, kā arī Aleksandrs, līdzīgi kā bīstamībai un siltināšanai izskatām gada līdz vasarai šos dokumentus, tad jūs iesniedzat mums būvniecības dokumentācijas un rudenī tad valsts pilsētas pašvaldībā tiek sniegts pieprasījums par konkrētām summām, par nākošā gada budžetam, ja? Un tad 2. gadā tad jūs arī šos darbus veicat. Jā, un šeit tālāk došu vārdu Aleksandram pastāstīt. Šeit jau iet runa par tā saucamo bijušo kultūrvēsturisko programmu, kas ir šogad, ne, bet pagājušajā gadā papildināta ar jaunu aktivitāti, ar māju fasāžu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasāžu sakārtošanu. Tad šeit var atnākt tikai uz fasādēm, ja? Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Viņa varbūt nebūtu vēsturiskā māja, bet viņā jābūt ne mazāk kā 3 un vairāk 3+ dzīvokļi. Ja? Un vienam dzīvokļu īpašniekam jāpieder 25, ne vairāk kā 25% no dzīvokļu. Jā, un par fasādes atjaunošanas programmām, kas ir pa tiem termiņiem, tad iesniegšanas termiņiem, tad par fasādes atjaunošanu iesniegšanas termiņš ir februāris. Katra gada, vienreiz gadā var iesniegt dokumentus februārī. Tas ir aptuveni līdz 15. kaut kur februārī. Jā, parasti, kā es saku, visvieglāk atcerēties ir Valentīna diena un paskatāmies kalendārā, bet parasti tas ir rudenī, kad ir izsludināti jaunie nolikumi. Ir arī nolikumos precizēti šie datumi, tāpēc arī tie, kas sniedz projektu, pievērš šim uzmanību. Jā, un visas pārējās, tad tas ir maijs, līdz 10. maijam. Jā, pusmīnus, tā kā kuru gadu, bet principā tas ir maija sākums, jā, kaut kur līdz 10. maijam jāsniedz visas pārējās programmas. Un tas ir jāzina kāpēc, tāpēc, ka tas notiek tikai reizi gadā, un viens no galvenajiem, tā teiksim, galvenais dokuments ir projekts. Un kāpēc es saku projekts? Tāpēc, ka projekta izstrāde aizņem laiku. Un mums jāsaprot, kad māja pieņem lēmumu, pieņemsim, mums bija tādi gadījumi, gada sākumā atnāca māja, saka, mēs gribam jau paspēt, jau, saku, projekta nav. Projekta izstrāde aizņem laiku. Un principā tas ir tāda darbība, kur projektu nevar izstrādāt tā 2-3 mēnešos. Mums nebija tādu vēl gadījumu, kad kaut kādu vairāk mazāk nopietnu projektu varēja izstrādāt un saskaņot būvvaldē 3 mēnešu laikā. Nebija. Tad te ir jāorientējas uz to, ka mums var aizņemt projektu izstrādi vidēji 8 mēneši. Tā teiksim, nosacīt 8, 10 līdz gadam. Atkarībā no tā, kāda ir situācija māja un kāda darba tiek iekļauta. Ja? Jo, ja ir BK daļa, tā saucamā būvniecības konstrukcijas, tas ir tā bīstamība. Tur jau gads 100% aizņems, jo tas ir sarežģīts jau būv projekts un viņus atsevišķi skaņo. Un būvvalde skatās rūpīgāk nekā, ja tas ir apliecinājumi kārta tikai fasādi. Ja? Un tur jārēķinās, ka vienkārši darbi kaut kādi, pieņemsim, fasādes atjaunošana, tas var pusgads, 7 mēneši, tad, ja ir būvkonstrukcijas, bīstamība, tas ir gads. Ja? Un tad ar to vienkārši jārēķinās. Un tātad te var redzēt, ka 30 205 vai 21, tas ir fasādes gadījumi, ja? Atjaunošana un 5. Jā, varbūt es nedaudz par finansējumu šeit pastāstīšu. Tātad par cik šī programma, tas ir gara programma fasāžu atjaunošanai, jumtam un visiem logiem uz fasādu,
tas attiecās uz kultūra vēsturiskajām mājām. Tas ir tās, kuras ir vēsturiskajā centrā un pilsētas aizsardzības teritorijā. Ja? Un tātad 30 000 ir līdzfinansējums tām mājām, kur ir 16 un vairāk dzīvokļu īpašnieki, un 25 000 bija tātad no 8 līdz 15 un 21 tad mazajām mājiņām. Ja? Un 20 000 tas parasti ir vienam īpašniekam, vai tas ir pieņemsim, kādai juridiskai personai pieder ēka, kas atrodas pilsētas aizsardzības teritorijā, vai tas ir kultūra vēsturiskais piemineklis. Ja? Un 5000 ir šo ēku elementu atjaunošanai, tātad restaurācija. Tas ir logi, varbūt durvis, lieveņi, dažādi arhitektoniskie elementi, bet šeit mēs stāstam par programmu, kas ir pagaidām izstrādāta. Vasarā tiks atkal atjaunot nolikumi un iespējams būs arī kaut kādi grozījumi, tā kā vienmēr jāatcerās, ka būs jāsako līdzi gan apsaimniekotājiem, gan arī māju vecākiem no šīm izmaiņām, vai kaut kas ir pamainījies. Bet tas neietekmē katrā ziņā sagatavojamo dokumentu paku. Tātad, ja jūs gribat remontēt māju, tik un tā tas ir pilsētas attīstības departamentā jāsaskaņo projekts, ja jūs gribat izbūvēt kādu jaunu infrastruktūru, tas arī ir saskaņojums projekts. Pārējie dokumenti aizņem mazāku laiku. Tātad gribēsiet kaut kur startēt vai kaut vai tāpatās remontēt pa saviem līdzekļiem māju. Atceramies, ka pilsētas attīstības departamentā ir jāsaskaņo attiecīgie dokumenti. Un jauninājums šai programmai ir dzīvojamo māju fasāžu atjaunošana. Šeit var sakārtot fasādi jebkura māja, jebkurā Rīgas teritorijā, bet tā var būt tikai daudz dzīvokļu dzīvojamā māja. Kā es minēju, tātad tur ir vairāk kā 3 dzīvokļi un vienam dzīvokļu īpašniekam nepieder vairāk kā 25%. Katrā ziņā tas ir jāpaskatās saistošajos noteikumos, tur ir viss atrunāts šīs summas, kā viņas veidojās, sadalījums un tā tālāk. Jā, un norises schēma ir tātad, jūs sākumā iesniedzat šos projektus februāra vidū, kad jūs iesniedzat, arī pašā dienā, kad ir noteikts kā gala iesniegšanas termiņš, šie projekti tiek arī uzreiz atvērti komisijā. Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot termiņus. Tātad, ja ir noteikts, ka jāiesniedz līdz 9 rītā, tātad tas ir 9, nevar būt pāris minūtes pāri 9, jo tādā gadījumā šie projekti vairs netiks pieņemti. Ja? Tātad jūs komisijā tātad atver šos projektus, tad komisija un eksperti vērtē šos projektus, un tad, kad ir jau visi projekti izskatīti, tad viņi tālāk atkal tiek virzīti uz komisiju apstiprināšanai. Protams, tie projekti, kuriem ir visi dokumenti kārtībā, kuri, ja ir bijuši pieļaujami novēršami trūkumi, viņi novērsuši šos trūkumus un iesnieguši, tad viņi tālāk tad, arī tiek izskatīti komisija un apstiprināti, pieņemts lēmums. Tālāk jau notiek līguma slēgšana ar projektu iesniedzējiem, un tas parasti notiek maijā. Tagad uz to brīdi, pieņemsim, notiek līguma slēgšana ar šogad iesniegtajiem projektu iesniedzējiem. Un tātad līdz šā gada 15. novembrim visi projekti būs jārealizē. Protams, viņi var tikt realizēti arī ātrāk, atkarībā no paredzētā grafika. Un tad, kad ir objekts pabeigts, ir iesniegti visi dokumenti mums, objekts nodots atbilstoši vai nu pēc pieņemšanas nodošanas akta, vai arī jānodod attīstības departamentā. Tad, kad visi dokumenti iesniegtie tiek izskatīti, tad mēneša laikā līdzfinansējums tiek izmaksāts. Tātad, pa lielam mēs izstāstījām jums par Rīgas programmām, par nosacījumiem, viss, kas attiecās uz to procedūru, kā var iesniegt dokumentus un dabūt, teiksim, finansējumu granta veidā. Un nākamā daļa būs jau tas mūsu stāsts par mūsu pieredzi. Es piedāvāju, ja ir jautājumi, uzdot jautājumus uzreiz par Rīgas programmu. Visu, jā. Jā, lūdzu. Jūs to
stāstīja, var ielikt tajā mūsu avīzē arī, kas ir. Jā, avīzē arī būs daudz kas rakstīts un regulāri, ja? Un arī to, ko šeit šodien runātās, būs darīsim kopā Facebook lapā, jūs varēsiet ierakstāt to redzēt. Tā kā jūs varēsiet pēc tam savā WhatsApp grupa vai kur nosūtīt un iedzīvotāji no jūsu mājas varēs noklausīt visu, ko mēs te runājam. Paldies! Ir jautājumi vēl kādi varbūt? Katrā ziņā es gribēju papildināt par informācijas iegūšanu. Jūs paši visi varat ieiet www.atjauno.riga.lv un augšā, tur, kur rādīja Aleksandrs sākumā, kur ir 4 kvadrātiņi, augšā paskatīsieties, ir līdzfinansējums, šeit nav screenshotā saglabāts, ir Rīgas līdzfinansējums YouTube kanālā. Tur ir katru gadu ieraksti no semināriem, kurus es lasu. Mēs katru gadu rudenī, kaut kā septembra beigās, arī savus seminārus vadām par šo programmu, kur arī piedalās gan apsaimniekotāji, gan māju vecāki, viņi iepazīstās ar jaunumiem un izmaiņām. Un arī apmainās savā starpā viedokļiem, kā tad viņiem ir gājis. Ja? Un tad jūs arī varat noklausīties un video rullīši paskatīties. Nedaudz atgriežoties, varbūt tās pirms mēs uzdodam tālāk jautājumus, atgriežamies uz tiem 4 kvadrātiņiem pastāstīšu. Tātad jūs redzat, sadaļa ir Koka Rīga. Koka Rīga ir vieta krāsotāji 12, kur ir mana un manu kolēģu atrašanās vieta, kur mēs sniedzam konsultācijas. Konsultācijas mēs sniedzam attālināti, bet, par cik jūs esat Rīgas nama apsaimniekotāji klienti, tad, protams, jums ir sākumā jāvēršās pie Aleksandra. Un, ja ir jautājumi, tad Aleksandrs jautā tālāk jau mums. Bet, kas ir varbūt interesants, mēs tur liekam jaunumus, kas tad ir jauns tieši par līdzfinansējumu. Vasarās mums notiek meistarklases, mums notiek lekcijas, šogad arī tagad iespējams 30. maijā un būs viena ļoti laba lekcija par koku lobu atjaunošanu. Un jūnija sākumā būs meistarklase, tātad jūs varat atnākt, ja jums ir vēsturiskie logi kādam vai jūsu draugiem, ka jūs zināt, ka viņiem ir kāda vēsturiska koku māja vai vienalga viņiem ir koku logi un viņiem interesē restaurācija, tad jūs varat atnākt, pieteikties uz šo meistarklasi. Un vairāk informācijas tad jūs varat arī mūsu Facebook mājaslapā, saucās viņa arī tā arī saucās Koka Rīga. Atrodiet, piesakojiet, un tad tur visi jaunumi arī izlēc. Es savs pabeigtu. Es varbūt arī pateikšu vienu varbūt svarīgu lietu, ko es neesmu teicis vēl. Tātad 50% visur, ja? Visur ir tā kā formula tāda, ja? Kad finansēšana notiek 50% būvdarbiem, bet ne vairāk. Tātad, kas ir tie 50%, kā viņi reiķinās? Tātad tiek iesniegta tām, ir būvdarbu tām, ir konkursa tām. Konkursa tāmē tiek aprēķināti attiecināmās izmaksas. Un no tām tiek rēķināti jau tie procenti 50. Un tas nesakrīt, attiecināmās izmaksas, tas nesakrīt pilnīgi ar būvdarbu izmaksām, jo tad, cik es tā saprotu, izmaksas tiek rēķinātas izejot no tādām prasībām, ka visiem dzīvokļiem jābūt, īpašniekiem jābūt deklarētiem Rīgā. Tā, ka šeit mēs apstājamies, es nedaudz paprecizēšu un koriģēšu. Tātad, ja runā par tāmēm, tāmē ir attiecināmās izmaksas, tiešās būvdarbu izmaksas. Kas nav attiecināms? Nav PVN attiecināms, nav peļņa, virsizdevumi un savādāk uzrēķini, ja? Bet viss, kas ir tiešajās būvdarbu izmaksās, kas ir saistīti tieši ar būvniecību, tās ir attiecināmas izmaksas. Varbūt tās koka kāta pielikšana, karoga kāta pielikšana, toaletes, tas nav attiecināms, tas nav saistīts tieši ar būvniecību. Ja, tātad, un kas tiek kalkulēts ārā? Tātad 21. maijā ir grozījumi saistošajos noteikumos abos divos, uz abām programmām, kas ir paredzēts gan uz bīstamības siltināšanu, labiekārtošanu, gan uz kultūrvēsturiskajām mājām. Tātad, kas tiek kalkulēts ārā?
kultūra vēsturiskajās mājās tiek kalkulēta ārā domājumās daļas, tiek aprēķināt koeficienti tiem, kas ir nodokļu parādniekam, ir nodokļu nekustamā īpašuma nodokļu parāds virs 50% virs 50 eiro Rīgas pilsētā. Ja? Tātad tiek aprēķināts koeficients un proporcionāli šis līdzfinansējums samaksāts. Kā arī, protams, tiek izkalkulēta ārā pašvaldības un valsts īpašuma domājumās daļas. Ja iet runa par siltināšanas bīstamības programmām, agrāk bija, ka tika ārā kalkulēti nerīdzinieki, protams, nekustamā īpašuma nodokļu parādnieki, SIA un, protams, valsts un pašvaldības īpašumi. No 21. maija ir grozījumi, tātad nerīdzinieki vairs netiek kalkulēti ārā. Ja, un tas arī šie grozījumi attieksies arī uz tām mājām, kuras startē un kuras ir iesnieguši dokumentus pagājuši gadu uz siltināšanu bīstamību un kuri realizēs savus projektus un jau būvniecību šogad. Tā ar viņiem tad tiks pārskatīt viņu tāmas un pārskatīt šīs attiecināmās izmaksas. Ja? Tātad, bet joprojām nekustamā īpašuma nodokļu parādnieki, SIA un valsts un pašvaldības īpašumi tiks kalkulētā. Jā, tātad deklarēšanai uz vairs nebūs nozīmes. Un uz kultūra vēsturiskajām un dzīvojamā māju fasādēm tas būs, protams, no jaunos programmas, tātad oktobrī būs nolikums izsludināts un tad jau tas ir 25. gadā aktuāls. Tas ir svarīga informācija. Vienmēr lūdzu. Jā, ļoti labi. Tad, ir jautājumi varbūt par programmu? Jā, ir. Mums jātaisa remonts pagrabam, ja? Un jūs teicat, ka mēs varam sadalīt to projektu uz 2 daļām. Tad katra daļa var pieteikties līdzfinansējumam līdz 50%. Tad, ja jums vienā projektā gribat ielikt gan bīstamības novēršanu, gan fasādes atjaunošanu? Nē, fasāde jau sen uztaisīja. Jums ir bīstamība tad? Jā, tikai bīstamību novēršana pagrabā. Jūs nevarat dalīt viņu daļās, jums jāiesniedzīs projekts uzreiz, kāda jūs bīstamību sadalīsiet 2 daļās? Iepriekš, kad mēs runājam, tur bija kaut kāda runa par to, ka var sadalīt, jo mums vajag mainīt to parsegu. Un viņš ir zem 2 dzīvokļiem un bija runa, ka var vienu sākumu uztaisīt uz tām otru. Projektu var kārtās dalīt, ja tas ir atsevišķi darbi, pieņemsim bīstamību, var atsekt no fasādes, ja? Un tad vienā projektā to var paredzēt, bet sadalīt kārtās. Pirmā kārta ir bīstamība novēršana pirmajā gadā, iesniegšanas, ja? Kad ir bīstamība novērsta, bet ar to pašu projektu var viņu sniegt uz fasādes atjaunošanu. Bīstamība jānovērš, tad, Pilnā apjomā. Ko? Pilnā apjomā. Pilnā, jā, jo tas ir bīstamība. Es domāju, ka kungs domāja, šai situācijai viņam viena telpa, otra telpa, bet šeit iznāk tā, ka jums nepieņems, cik es sapratu, ja es to bīstamību uzreiz nenovēršīs. Visas, kas... Es pieļauju... Tas ir atkarīgs arī no tā, kā jums ir projekts pasūtīts. Jūs esat konstatējuši bīstamību vienā vietā, jūs esat izstrādājuši šo projektu, jūs atnākat, pēc tam vēlāk remontēties, jūs atklājat citu bīstamību, tad, protams, tas ir jauns projekts. Bet, ja jums ir izstrādāts projekts, nav pamata jums viņu dalīt daļās. Vēl nav izstrādāts, mēs tieši tagad balsosim. Katrā ziņā jums ir izdevīgāk visu uzreiz, jo tāpat tas līdzfinansējums ir gana liels, līdz 30,000 un katru gadu būvdarbu palielinās tikai, tad ir izdevīgāk pie viena arī visu sakārtot, un jums jau arī īsti nav pamatojumi jums dalīt šo kārtās. Jā. Vai tehniskai apsakošanai ir kad palīdzēt ar pieejām, vai tas ir tīri uz mūsu pleciem? Tā, šeit ir tā. Tad projekta dokumentācija arī viņu var sniegt, projekta dokumentācija tas ir projekts. Apsekošanas akts ir atsevišķs dokuments, kurš viņš kalpo kā pamats projektam, bet viņš nav kā tā kā projekta sastāvdaļa, bet kā sastāvdaļa. Viņš ir pirms tam. Jā, viņš ir pirms tam. Ja? Rīgas domai ir atsevišķa programma, kas īstenoja zem Rīgas enerģētikas aģentūras. Tas ir atsevišķa aģentūra, kā Rīgas domas ietvaros, protams. Ja? Un tur ir sava programma,
kura paredz arī atbalstu. Bet tur ir arī savi nosacījumi. Viens no tiem ir tas, ka mājai jābūt dibinātai biedrībai. Jo iesniegt atbalstam ar ne ar kopības lēmumu, tur jābūt biedrība. Un biedrība ir galvenais iesniedzējs. Ja māja ir reģistrēta biedrība, tad mēs varam palīdzēt caur Rīgas enerģētiskā aģentūru iesniegt pieteikumu tehniskās apsekošanas akta izstrādi. Tur arī jābūt balsojumam, kad, vienmēr ir jābūt balsojumam, visur. Tā kā kopības lēmumu, bet jābūt biedrība, jo iesniedzējs būs biedrība. Mums ir. Tad jūs gadījumā tad... Bet tur ir kaut kāda proporcija, kas paredzam varētu tikt. Man liekas, 70% bija. Jūs paskatāties, iegooglējot Rīgas enerģētikas mājaslapā, viņiem ir ļoti... Bet jūsu jautājums ir labs, jo mūsu plānā bija norīkot atsevišķu semināru, kas, tas ir atsevišķu programma. Ja? Jo tas, ka tur var iesniegt pieteikumus ne tikai apsekošanas aktu izstrādē, bet arī energo audītam. Ja? Jo viņi gan to dara. Ja? Varbūt mēs darīsim tā kā. Šodien runājam par šo programmu, jo mēs mēģināsim pakāpeniski šaurāk un to, ko Rīgas enerģētikas aģentūra kādu atbalstu dot, tai būs atsevišķi seminārs. Mēs rīkosim atsevišķi semināru un pieaicināsim arī pārstāvjus, lai tā būtu. Mēs mēģināsim aprakstīt šo situāciju avīzē. Jums būs jautājumi ar speciālistiem un tad praktiski jūs saņemat daļu informācijas no avīzēs. Un tad šeit mēs varēsim diskutēt. Ja? Jo, tāpēc varbūt pie šitas, lai mēs uz saviem piemēriem varam jums pārādīt, un tad jums būs tur konkrētāk jautājumi. Jā, paldies jau par to. Katrā ziņā jāatcerās, ka saskaņā ar MK noteikumiem tehniskās apsekošanas atzinumam ir jābūt katrā mājā, pasūtītam. Un arī energoaudits noderēs jebkurai mājai, lai efektīvāk plānotu savus tālākos remonta darbus, lai saprastu, ar ko sākt. Protams, primāri ir tehniskās apsekošanas atzinums, kurš parāda, kādā situācijā jūsu māja ir, un tad jūs saprotat, pie kura galda jums jāsāk ķerties. Jā, Diana, jūs Tā, man ir jautājums. Jaunbūve, kurai 17 gadi, ļoti 18 stāvu māja, ja? Ļoti slikta hidroizolācija, ja? Jo mājai ļoti daudz terašu. Ja? Mēs māja varētu saņemt... Jūsu hidroizolācija nav nekādā veidā saistīta ar bīstamību. Atceramies, tātad bīstamība ir tad, kad ir uzrakstīts tehniskās apsekošanas atzinumā, certificēts būvinženieris ir norādījis šo bīstamību. Tātad, ja jums ir jau sabojāti pamati, vai pieņemsim, ir arī jaunām ēkām, tur, kur ir apakšzemes stāvvietas, un tur jau tās nesošās konstrukcijas ir sliktā, neapmierinošā stāvoklī. Viņas nav avārijas, bet viņas jau ir sliktā stāvoklī. Un tas ir ierakstīts tehniskās apsekošanas atzinumā. Tad jūs varat sakārtot šo. Tātad atceramies, šeit Bībele ir jeb pamatgrāmata, kas norāda, kas īsti ir ar jūsu māju, ir tehniskās apsekošanas atzinums. Ja, tātad, ja inženieris ir norādījis, ka norobežojušās nesošās konstrukcijas ir bīstamā stāvoklī, tad jūs neapmierinošā stāvoklī, tad jūs nākat uz mūsu programmu. Tā, sakiet, uz ekspertīzu pie Rīgas domē var pasūtīt? Pirmkārt, es nedaudz gribu arī terminoloģiju iepazīstināt. Ja, tātad mēs atceramies, nav vairs Rīgas doma, ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība. Ja, tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, Rīgas valstspilsētas pašvaldība nesniedz pakalpojums, bet iespējams jums vēl, Aleksandrs, lai painteresējas pilsētas attīstības departamentā. Jūs varbūt tās varat izsaukt attiecīgo speciālistu, tad arī jums būs ekspertīze, bet... Runa tagad iet par metropoliju, ja, Imantā, ja? Jūs likam ziniet. Ja? Nē, es zinu tikai to, kas attiecās uz manu programmu, uz manu lauciņu, ja, bet tādā gadījumā jums ir nekavējoties jāpasūta tehniskās apsekošanas atzinums un jāpaskatās, ko tur inženieris ir ierakstījis. Tā, saprotu, jā, un vēl viens jautājums. Uz zemes gabala, ja, atrodas 5 tādas mājas. Viens zemes gabals. Sakiet, lūdzu, mēs varētu žogu pasūtīt? Nē, žogu pasūtīšana nav atbalstāmās darbības. Nav, ja?
Nu, viss, paldies. Jā, saistošajos noteikumos un arī nolikumā ir definēts, kuras ir atbalstāmās darbības tieši uz teritoriju labiekārtošanu. Ja? Vislielākā interese uz to brīdi ir atsevišķu atkritumu novietņu izveidē, ja? Jo atkrituma izvešana tagad ir ļoti dārga, tad mājas arī interesēs par to, ka varētu sētiņas un norobežojušās uztaisīt, vai kaut kādas nojumītes, vai arī stāvvietu izbūvi. Tas ir pagaidām tas aktuālākais, bet ir arī pārējās, tātad paskatīsieties nolikumā, bet jāgaida arī jaunais nolikums. Paldies. Man jautājums. Jūs teicāt, ka projekti ir jāapstiprina. Un kas notiek tad, ja projekti neapstiprina? Tad to ir samaksāt nauda, metam laukā vidu? Ir jāsaprot, tātad šis ir konkurss, ja, programma līdzfinansējuma. Ir konkrēts izstrādāts prasības. Tātad ir, kas jāsagatavo visi šie dokumenti. Ja jūs nākat uz izbīli un jūs zināt, ka pusi no dokumentiem jums vēl nav izstrādāti, tad jums ir gads jānogaida un jūs startēt nākošajā. Bez pamata neviens netiek izmests, tipa nepatika sējais, atvainojos. Ja? Tātad, ja ir pasūtīti visi dokumenti, ja viņi ir atbilstoši visi saskaņoti, ja visi saskaņojumi, līgumi saslēgti, ir kopīgs lēmums, no pamata neizpalikt šim projektam bez izskatīšanas. Bet ir gadījumi, ka neapstiprina? Ir bijuši gadījumi, kad neapstiprina, ir cilvēki atnākuši kopīgs lēmumu vai pieņēmuši, vai arī parasti tas ir attīstītāji ir atnākuši. Viņiem pat projekts, tas, kas ir jāsaskaņo attīstības departamentā, mājas fasādes atjaunošanai, viņiem pat projekts nav saskaņots. Vai nav noslēgti būvniecības līgumi. Visi dokumenti, kas ir jāiesniedz, ir mūsu mājaslapā skaidri definēti. Tā es arī savās konsultācijas visiem saku, attaisiet, ir slinkums lasīt sākumā nolikumu. Noskatieties rullīti, attaisiet satura rādītāju. Skaidri un gaiši ir uzskaitīti visi dokumenti, viņiem visiem ir jābūt. Tātad, ja ir visi dokumenti... Nevar būt neapstiprināt. Es saprotu, ja cilvēki ir tik un tā nāk uz izbrīnu, domā, es nezinu, ko viņi domā, viņi atnāk, ka viņiem nav pusi no dokumentiem. Viņi paliek bez izskatīšanas. Varbūt tā, pat ja jums būs visi dokumenti, pieņemsim fasāžu sakārtošanu. Tātad, pieņemsim, šī mājas fasādi mēs dabūjam, Seta māja fasādi mēs pēc tam nedabūjam, mēs palikām pirmi vai otri pēc strīpas, jo tur daudzi pretendēja, un mums vajadzēja vai nākošā gada startēt gaidīt, vai ko. Mēs uztaisījām tajā gadu, un ļoti labi, jo par 30% pieauga par to gadu izmaksas. Jā, šeit arī pareizi papildināja, jāatcerās, ka budžets jau ir limitēts, tātad ir vērtēšanas arī nolikumos ir minēti vērtēšanas kritēriji, ja, un ir mājas, kas nāk uz fasāžu atjaunošanu. Tas šeit neiet runa par siltināšanu un bīstamību, jo tur mēs pieprasam budžetu jau iepriekšējā gadā, priekš būvēšanas. Tātad, un tās, kuras nāk uz kultūra vēsturiskajām mājām, tas ir konkurss, jā, un ir mājas, kas paliek aiz svītra. Šogad arī palika pāris mājas aiz svītru skaitīšanas režīmā. Varbūt tās kādu, pieņemsim, atteiksies vai nerealizēs projektu, tad līdzfinansējumu pārdalīs tām mājām, kas ir aiz svītras, jo budžetā nepietika naudas. Es varu pateikt, pēc mūsu pieredzes, ja mums sadarbība notiek ļoti korekti. Es neatceros nevienu gadījumu, kad bija vienīgais gadījums, Matīs ar 91, tur bija bīstamības novēršana. Mēs iesniedzam pirmajā piegājienā, tā teiksim, dokumentus, un vienkārši mēs paši nepaspējām laicīgi noformēt to, ko es arī teicu, būvniecības uzsākšanas nosacījumu, jo tur ir skaņošanas process, kas arī aizņem laiku, un tad tur vajadzēja ļoti vajag paspēt precīzi un laicīgi iesniegt visu dokumentāciju, kas ir nepieciešams, lai saņemtu to būvniecību. Tad vienkārši mēs nepaspējām līdz tam termiņam. Bet tas nenozīmē, ka māja izkrita. Visa tā dokumentācija ir derīga uz nākamo gadu. Arī šogad mēs tā arī izdarījām, tas bija pagājušajā gadu. To pašu māju Matīs ar 91 mēs tagad iesniedzām otro reizi. Ja? Tur vajag vienkārši pārjaunot tikai to, kas ir pēc datumiem. Jā. Tur vajadzēja vienkārši vēlreiz savākt to lēmumu, 51%, jā, bet tā visa tehniskā dokumentācija viņa palika derīga.
Un tagad veiksmīgi mēs viņu iesniedzām. Jā, tā kā, pateikt, ka tas ir izmesta nauda, katram, tā nevarēs pateikt. Katrā ziņā, jebkuru, kas saistīts ar mājas atjaunošanu dokumentu, tā nav izmesta nauda. Jo, lai saremontētu fasādu kaut par saviem līdzekļiem, jums ir nepieciešams minimāli vai paskaidrojuma raksts, jo, parasti tas ir vajadzīgs paskaidrojuma raksts. Bez attīstības departamentā saskaņotā šī dokumenta jūs nevarat krāsot savu māju, jūs nevarat viņu remontēt, bet pretējā gadījumā tā tiek traktēta arī būvniecība. Jā, tā tad, Jā, tā kā citiem vārdiem, ja nolikumā viss tā dokumentācija iesniedzamā ir aprakstīta, ja viss ir izdarījis tā kā vajag pēc prasībām, tad principā tur es neredzu, ka var būt kāds problēmas. Šos dokumentus arī sagatavo un diezgan veiksmīgi iesniedz arī atsevišķas biedrības, kas paši sevi apsaimnieko. Tā kā nav tā, ka Aleksandrs pēc arī var pateikt, nav sarežģīti šos dokumentus savākt kopā. Trakākais ir, protams, kopības lēmumu jums pieņemt un ar saviem kaimiņiem vienoties. Protams, ir jāizdomā, kur jūs ņemsiet naudu, jo līdzfinansējums tiek atmaksāts tikai pēc visu darbu pabeigšanas un norēķiniem ar būvnieku. Jā, bet tie dokumenti tālāk. Vispār praksa rāda, ja māja, teiksim, ir tādi iedzīvotāji, dzīvokļu īpašnieki, kas tendēt uz to, lai savis kārtībā savu māju, ja, tad viss notiek. Viss notiek. Problēmas ir tajā, ka tur viedokļi dalās, kam vajag, kam nevajag. Tad tur tā pa lielam, viss notiek. Ejam tālāk. Tad jautājumu var, ir, ja? Varbūt man ir priekšlikums. Mums dažādas mājas mēs parādīsim konkrētus piemērus, un uz konkrētu piemēru jums būtu precīzāk jautājumi, varbūt jūs jau saņemsiet atbildi. Ja? Un tad mēs drusciņi parādīsim, un tad mēs varēsim mierīga diskusijas, jo es baidos, ka mēs visu prezentāciju neparādīsim. Tad es vienkārši izskriešu diezgan operatīvi par mūsu pieredzi. Ja? Tas ir tās mājas, kurām mēs jau visu procedūru izgājuši, un mājas veiksmīgi dabūjuši sev gan grantu, gan savadi kārtībā, gan atrisināt savas problēmas. Ir mājas, kam bija fasāde, un bija arī, kam bija pārseguma vai, teiksim, bisamības novēršana. Tā pirmā māja mums bija Generāla Radziņa, 21 Krastmalā, ja kā zina, redzēju šo māju, tagad diezgan smuka viņa izskatās, jūs varat redzēt, kā viņa izskatījās pirms, un kā viņa tagad izskatās. Šai mājai paveicās, viņa dabūja maksimālo granta apmaksu, ja, tie 30,000 eiro. Es varbūt Aleksandru pateiks par to procedūru. Tātad šī māja atnāca pie mums, un viņi pārādīja to vēstuli no īpašuma departamenta, ka viņam ir uzlikts degradējušas būves status. Viņi atrodas vēsturiskā centra, īpašuma vērtība kadastrāli ir dārga, nodoklis liels, un viņi pateica, kā jūs varat palīdzēt. Un šajā situācijā, kad pārņemot māju, mēs uzreiz ar viņam paredzējām un uzreiz aizsūtījām uz attīstības daļu. Kāpēc vispār attīstības daļa mums izveidojas tāda, ja? Jo šeit, it kā stāsts, ka viegli, īstenībā nav tik viegli, ja cilvēki nav speciālisti. Un lai visu laicīgi sakārtot un neizterēt lieku naudu, tāpēc mēs piedāvājam strādāt ar mums, uzreiz noslēdzot projekta vadības līgumu, un mūsu darbinieki visu to izdara. Un kā tas bija, tad tālāk Aleksandrs izstāstīs. Tātad māja atnāca pie mums, viņi gribēja sakārtot, un Aleksandrs varbūt pastāstīs. Te ir tā īsumā aprakstīta procedūra, process, kā tas notiek, viss sākās, kā jūs jau zināt, ar īpašnieku lēmumu. Tas ir pats galvenais. Kā es jau teicu, pats galvenais, ja dzīvokļu īpašnieki ir tiešām aktīvi, un ja viņi grib savas kārtībā savu īpašumu vai dzīvo māju, tad visi pārējie posmi risinās diezgan ātri, un tur nekādu lielu problēmu nav. Tiek pasūtīta projekta dokumentācija, kā es jau zinu, tur jābūt tehniskās apsekošanas aktam. Tehniskās apsekošanas aktam jābūt ne vecākam par 2 gadiem. Tas arī jāsaprot, bija vairāk gadījumi, kad apsekošanas akti tika veikti 5-6 gadu atpakaļ, tas neder tā. Tur vajadzēs tad viņu atjaunot, bet tas nav arī nekas sarežģīts, un pēc tam tiek pasūtīts pats projekts.
Nu, tā tālāk pēc procedūras, jā, tā kā, nu, nekas īpaši sarežģīts te nav. Varbūt tās pastāst par iepriekšēju pirmo māju pieminēto, tā bija interesanti ar to, ka tas ir klasiskais kopīpašums, un klasiskā kopīpašumā ir jāpieņem 100% balsu piekrišana. Tā bija, jā. Un šai mājai, cik es arī atceros, arī Alisons bija konsultējies par projektu izstrādi un gatavošanu, es vienkārši šo māju atceros, ka tur bija 100% savāta balsu, kas ir ļoti grūti izdarāms, bet šī māja bija spējīga savākties. Un pie tā vēl tur bija tā, ka daži īpašnieki nedzīvoja Latvijā, viņi bija ārzemēs, un dažiem bija nodokļu parādi. Un, kad tas nonāca līdz lēmumam, tad viņi visi, parādi nebija maziņi, starp citu, bet visi samaksāja, visus parādus samaksāja, vispār nebija. Varbūt es pateikšu, ja ņemot vērā, ka jābūt lēmumam, ņemot vērā, ka iedzīvotāji grib būt droši, ka ja viņi izstrādās dokumentus un varēs saņemt šo līdzfinansējumu, tad iedzīvotāji, kad nāk, tad mēs palīdzam viņam arī sakārtot protokolu. Un protokola bija rakstīts tā, ka viņi lūdz Rīgas namu apsaimniekotāji samaksāt nodokļu parādu nekustamā īpašuma nodokļu vietā un šo parādu izlikt dzīvokļa īpašniekiem un tiesas procesa to piedzīt. Tātad Rīgas namu apsaimniekotāji samaksāja šos parādus, nodarbojas ar parāda piedziņu, bet tās neliedz iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu. Ja? Šajā mājā, tā kā viņam 100% vajadzēja dabūt piekrišanu, un viņi saprata, ka viņam te 3% īpašuma nodoklis ir ļoti liels, ja, bet ļoti bieži veidojas, ka īpašnieks vairāk nedzīvo šajā mājā. Viņš pārdev savu dzīvokli, bet palika parāds. Principā pie pārdošanas tur laikam jāsakārto, bija tādi gadījumi, mēs viņus palīdzējām sakārtot. Tagad katrā ziņā nekustamā īpašuma nodokļa parāda jautājums ir atrisināts, kāpēc tas tika pacelts, jo agrāk tas bija kā ierobežojušais faktors. Tagad var piedalīties programmā ar nekustamā īpašumu, ja ir mājai trāpījies nekustamā īpašuma nodokļa parādnieks, vienkārši proporcionāli tiek samazināts šis līdzfinansējums pēc koeficienta, bet toties netiek liekta dalība vairs programmās, jo mēs arī to esam panākuši, lai šis jautājums tiktu sakārtots. Te ir piemērs tieši, kā izskatās tehniskās aplikošanās atzinums. Es domāju, ja Andrijs Čevis ir vai nav, ja viņš varēja pakomentēt, ja nē, tad ir Andrijs, nav? Andrij. Varbūt, jā, viens no mūsu specialistiem, eksperts, kurš piedalās tieši tehniskās aplikošanas atzinuma izstrādē, varbūt viņš varētu no savas puses pakomentēt, kas ir tehniskās aplikošanas atzinums un kas tur ir svarīgi zināt. Mani sauc Andrijs Čevers, es esmu būvuzraugs un... Lai tevi redz. Paldies. Es esmu būvuzraugs, bet no būvuzraudzības brīvā laikā veicu ēku tehnisko apsakošanu un izstrādāju tehniskās apsakošanas atzinumus. Tātad, kā jau kolēģi minēja, tas ir galvenais dokuments, uz kura pamata tiek gatavots projekts, bet te viena kundze minēja par tehniskās apsakošanas atzinumu un ekspertīzi. Tās divas dažādas lietas. Jo pirmkārt, tas ir daudz sarežģītāks process, ekspertīze, un daudz dārgāks process. Tāpēc ir pirms jūs izvēlaties pakalpojumu, jums jāsaprot, vai pietiek ar tehniskās apsakošanas atzinumu, vai ir vajadzīga ekspertīze. Tas ir padziļināta izpēte ar laboratorijas datiem, tātad tas ir ilgstošs process. Parasti tehniskā apsakošanas atzinumā tiek vērtēta ēka visa kopumā, sākot no pamatiem, tātad pamatu stāvoklis, pamatu iebūves dziļums, ja tas ir nepieciešams, pārsegumi, pagraba pārsegumi, starptāvu pārsegumi, nesošās sienas, tad tas ir galvenokārt tiek novērtēts
ēkas atbilstība 9. panta prasībām. Tad tas ir drošība un lietošanas drošība un stabilitāte. Protams, tiek vērtēts jumts, bēniņu pārsegumi, logi, durvis, jo tas viss tiek aprakstīts. Būtībā pa katru pozīciju tiek beigās ir secinājums, kas ir jālabo, kas ir beigts, teiksim, pamati tur nosēdušies nevienmērīgi sešanās un pēc secinājumiem tad sako ieteikumi, kuros būvinženieris norāda, kādi darbi ir veicami pirmām kārtām, kādi var palikt vēlāk un ar kādiem paņēmieniem ieteicams veikt, teiksim, konkrētos darbus. Vai novērst bīstamību, vai atjaunot jumtu, kādu materiālu būtu ieteicami, bet tas ir tikai ieteikums. Par materiāliem, kādus materiālu pielietošanu, to jau pēc tam norāda arhitekts. Tas tā būtu ļoti ātri īsumā par tehnisko apsakošanu. Un kas tev ir arī svarīgi zināt, pēc pieredzes, bija arī tā, ka pieņemsim mājai ir viens kaut kāds tikai bīstamības defekts, pieņemsim pagraba pārsegums, kas ir ļoti bieži sastapams, pārsegums un viss. Un bija tā, ka mēs sastapamies ar to, ka pirms tam dzīvokļu īpašnieki pasūtījuši apsekošanas atzinumu tikai uz to vienu elementu. Un vispār jau tā nedara. Teiksim, ja pat jums ir viens kaut kāds elements, kuru vajag, pieņemsim, savas kārtībā, tikai pamatus vai tikai pārsegumu, tikai vienu pārsegumu vai no vairākiem, vai kas. Atzinumam jābūt par visu māju, ja? Par visiem mājas elementiem, ieskaitot arī balkonus, ja ir tur, nezinu, jumts un tā tālāk. Kaut vai jāremontē tikai kaut ko vienu. Tas ir, svarīgi zināt, ja? No savas puses nedaudz papildināšu par tehniskās apsekošanas atzinumu un no pieredzes, ko cilvēki man uzdod konsultācijās māju pārstāvjiem, donorotās personas. Tātad bieži saka, ka viņi no tehniskās apsekošanas atzinuma neko nesaprot. Šeit es arī saku, jums ir jāpasūta un jāprasa inženierim tādā gadījumā skaidrāk definēt tas, kas tur ir uzrakstīts. Ja? Tātad, ir jābūt norādītam tātad katra elementa stāvoklis, apmierinošs, labs, slikts, neapmierinošs. Ir tādi inženieri, kas vispār nenorāda vai norāda tikai procentāžu. Jums šī procentāža tiešām nedos neko, jūs neko no tā nesapratīsiet. Un nepietiek tikai ar plikām bildītēm arī. Ir jābūt aprakstītai katrai konstrukcijai. Jūs izlasot, tomēr sapratīsiet. Un arī secinājumu, kā Andrejs teica, sadaļā un ieteikumu sadaļā, tur jau ir diezgan skaidri aprakstīts, kas ir jādara. Un tad jūs arī varat tā kā savilkt kopā, paskatīties, kas ir bijis atzinumā rakstīts, un vai, pieņemsim, ja kaut kur atzinumā ir minēts, ka kāda no konstrukcijām ir diezgan sliktā stāvoklī, vai tas arī ir ieteikumos uzrakstīts, jo bieži vien ir tā, tur ir kaut kas slikts, vai ieteikumos nekas nav minēts, tad ko mums ar to darīt? Tā tad ir jāpalasa tur. Bet tas ir saprotams. Man ir jautājums, vai pie ēkas apsakošanas plāna un projektā var iekļaut arī kanalizācijas remontu, likvidēšanu, pievienošanu no centrālajai kanalizācijai vienā projektā? Ja jūs runājat par dalību programmā, tātad tas ir... Vai vajag atsevišķi divus projektus? Kā jūs, kuros no projektiem tas ir vienalga, bet tā ir atbalstāmā darbība, jo tas ir ārpus ēkas. Ja tieši blakus ēkai un bojā ēkai. Ja iet ārpusē, ja iet ārpusē. Viņi ir aptuveni tieši pie ēkas. Tur jāskatās, jūs ar Aleksandru kopā paskatīsieties, vai tā ir atbalstāmā darbība, jo jaunas infrastruktūras vai esošā sakārtošana, kas ir ārējie tīkli, ir atbalstāmā darbība, ārējie inženieru tīkli. Ja? Tā, ja par tehniskās apsekošanas atzinumiem jautājumu nav, tad ejam tālāk, ja? Vai... Kā jūs varat dabūt? Man? Pasūtīt. Tas ir kārtīgi, ja? Pēc tam pieiesiet, un viņš iedod droši vien savus kontaktus. Jā, Andrejam arī ir diezgan liela pieredze. Tieši arī vēsturiskām mājām, vienkārši arī esmu redzējusi viņa atzinumus, kas nāk, es nelabēju. Bet valdes arī var atnākt speciālisti un uztaisīt to
Attīstības departaments ar to nenodarbojās. Viņi, ja sastādīs jums atzinumu, tas nozīmē, ka tas jau būs par izlikšanu. Par ko? Par izlikšanu. Kā priekšraksti, vai tā teikt? Jā. Par novēršanu, par trūkumu novēršanu. Uzaicināja kaut kādus speciālistus, kas... Nu jā, ja ir liekas, ka ir bīstamība, bet tas nav ēkas tāds tehniskās apsakošanas. Tas ir būvinspektors. Jā, tas ir būvinspektors. Tad vajag to atkārtot. Jā. Un pieredze man ir pietiekoši pār par 300 ēkām. Gan kultēkas, tā skaitā baznīcas, kapličs un daudz stāvēns, un arī vēsturiskās kārtas. Varbūt Andrija arī pakomentē, tad arī uzreiz kā būvuzraugs pie projekta uzraudzības arī te mums vienkārši tā neliela skici, kā izskatās viena no projekta lapām. Te ir vienkāršotā, teiksim, tā situācija. Tas nav būvprojekts, bet tomēr, jā, kādas nianses ir jāsaprot vai jāzina iedzīvotājiem, jā, izejot no projektēšanas. Nu, neko tādu, jā. Nu kā, tur ir jāskatās, lai pirmkārt jau ir pirms projektēšanas projektu uzsākšanas tiek sagatavots projektēšanas uzdevums. Projektēšanas uzdevumu principā tāpatās kā tehniskās apsakošanas uzdevumu sagatavo speciālists kopā ar mājas pārstāvjiem. Vai par pasūtītāju vienkāršāk sakot. Un tad tur arī skatās, pirmkārt ir jāievēro visu tas, ko ir teicis energoauditors. Jāskatās, lai tie punkti, kas ir, par ko energoauditors ir atzīmējis, ka tiem ir jābūt noteikti pie siltināšanas projektā un pie atjaunošanas tieši tāpatās. Tas, kas ir minēts tehniskās apsakošanas atzinumā, kur ir mīnusi, teiksim, kas ir jālabo un jāskatās, vai tas ir ietverts uzdevumā. Jā. Jo arhitekti jau arī tikai cilvēki, viņš var vienkārši palaist garām. Plus vēl jāņem vērā tas, ka jābūt klāt noteikti pie projekta, arī jābūt ir tehniskās apsakošanas atzinumam kopā. Jā. Lai jūs varētu redzēt, vai ir izvērtēti visi teiksim, kļūdas, kas jālabo. Te var redzēt vienkārši galvenie mezgli, kas bija ielikti tieši Radziņā 21 ielai. Te redzat arī ieejas durvis ir atjaunotas, kā viņas bija vēsturiskas, arī logu ailes tur un pasu krastā, pa veciem, ja, krasu pasi. Tie toņi, kādos toņos tiek tā māja atjaunot, nekas tur īpaši sarežģīs nav, bet, būvuzraudzība ir obligāti, autouzraudzība ir obligāti. Jebkurā gadījumā tas ir pakārtotie līgumi, bez kuriem iztikt nevar. Man šeit ir jautājums Rīgas domas pārstāvjiem. Ja? Šai mājai mēs laikam dabūjam 300 000 līdzfinansējumu. Pilnu apmēru 300 000 eiro. Pa vienu daļu mēs nepaspējam laicīgi. Tā ir par tiem durvim. Varbūt šajā situācijā saprotu, ka iedzīvotāji, ja būtu laicīgi paspējuši, tur arī bija termini, un kultūra ministre un Rīgas doma atbalsta. Par durvim var pastāstīt, tā ir atsevišķa. Jā, mums ir atsevišķa restaurācijas programma, tā saucamā mazā programma. Šogad ir, pieņemsim, šo programmu pieteikušies 22 projektu iesniedzēji, un pārsvarā tās ir vai logu atjaunošana, restaurācija vai analoga pasūtīšana vēsturiskā vai vēsturisko durvju renovācija un atjaunošana. Jā, tātad tur ir maksimālais līdzfinansējums līdz 5000. Ar durvīm parasti tiek pasūtīts, tātad ieejas durvis, tas ir kopīpašums, tātad tur jābūt kopības lēmumam, bet pieņemsim no šīs Radziņa, ja mēs ņemam par piemēru šo māju, ja katrs individuālais dzīvokļa īpašnieks vēlās atjaunot viņas vēsturiskos logus, tad viņš atsevišķi var nākt ar saviem logiem un pieteikties uz māju atjaunošanas, uz logu restaurācijas programmu. Tā arī ir gada programma, februārī piesakamies un remontējamies. Kāpēc es to pajautāju? Jo, mums asociācija Liepājā ļoti un tagad Kuldīga ļoti daudz. Es saprotu, ka valsts caur
jums šo programmu realizēt? Tātad nejaucam mušas ar ziloņiem, tātad valsts finansējums, ja iet runā par Altumu, tātad tas ir valsts finansējums. Tikai durvīm. Tikai durvīm, tātad ir katrai pašvaldībai ir sava programma. Bet vēl vēsturiskajām mājām ir arī Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde kaut ko viņi arī piešķir, bet pārsvarā tas tomēr ir kulta ēkām, bet arī viņiem ir sava jau tur konkrēti vēsturisko numurēto pieminieku saglabāšanas atbalsts. Tā kā tā. Nedaudz varbūt tās pastāstīšu arī, ja nav jautājumu par, vai arī jautājumi par tehniskās apsakošanas atzinumu. Ir jautājumi par tehniskās apsakošanas atzinumu? Drusku iepriekš, ja mēs, teiksim, slēgtu ar jums līgumu ar Rīgas nama apsaimniekotāju par to projektu vadību. Jā. Jūs ņemat kādu procentu no tās? Jā, līdz 3%. To mēs nobeigumā pateiksim. Jā. Ja Andrejam nav, droši vien Laidīs. Jā, droši vien tie, kas grib. Ne visu. Es vienkārši gribēju pateikt, ka par šiem durvīm uz to mēs skatāmies pēdējā momentā, un tāpēc šeit nevajag sakārtojumu fasādi, no sākumā bīstamību fasādi, bet jūs durvi varēsiet atsevišķi pēc tam pieteikt, ja? Vai ir tās mājas, kuras netic šīm programmām, un viņas grib no otra gala sākt. Viņi sāk ar mazo, viņi paskatīsies, mums ir tāds mājas, paskatīsimies, kā mums tur gāja ar to mazo. Un tad viņi atnāk sākumā ar mazo elementu, jo uz durvju atjaunošanu tur vajag savādāks, ja iet runa pa vēsturiskām durvīm, tur ir citādi dokumenti nepieciešami, un varbūt tās saskaņojumi. Un tad viņi paskatās, kā tad iet ar durvīm, un tad pēc tam. Jo es domāju, mēs par šo tieši atsevišķu semināru tikai par koka konstrukcijām, ko gribam saglabāt vēsturiski, un ir prasības no valsts un pašvaldības, un par to laikam būs atsevišķi seminārs un atsevišķi raksti, lai jūs varēsiet arī konkrēti un mērķtiecīgi piedalīties tur. Tad varbūt tālāk, ja? Tātad, tā izskatās, viens no slaidiem, tā izskatās grafiks gadījumā, ja māja pieteicās finansējumam pie mums uz to otro daļu, jo atbalsts ir tikai daļa no būvdarbiem, un tā otrā daļa ir pilnīgi uz dzīvokļu īpašnieku pleciem. Māja to jāapmaksā, dzīvokļu tas jāmaksā, un te ir 2 varianti. 3 varianti īstenībā, kur ņemt to naudu tai otrai daļai. Vai no uzkrājuma, ja māja ir pietiekoši uzkrājuma, remontdarbi, tas ir viena situācija, viņa ļoti reta, godīgi sakot, kad māja pietiek uzkrājuma. Bet, otrais variants ir tagad opcija vai variants griezties Altumā, jo Altumam ir speciāla programma tieši mājokļu remontdarbiem, viņa arī tā saucās DMR programma. Altuma mājaslapā to var visu izlasīt, noteikums, uz kādiem var to saņemt, kredītu vai atbalstu, aizdevumu. Tad vai nu trešais variants griezties pie apsaimniekotāja ar lūgumu nofinansēt, teiksim, to daļu, varbūt netik sarežģīti, kā to Altums prasa, jo Altumam ir diezgan tādas stingras prasības, lai dabūtu to finansējumu. Ja, un tad griezties pie mūs, pie apsaimniekotāja, un tad mēs izstrādājam tādu grafiku, kā jūs redzat to paraugu. Kā parasti tas grafiks tiek rēķināts uz 3 gadiem, ar procentu likme 6%, starp citu Altumam procentu likme ir 5,9, ar teikt neatšķirās. Jā, un tad 3 gadu laikā pēc grafikā māja var atmaksāt to kredītu, ja summa nav pārāk liela. Jo ja summas ir tiešām lielas, tur bez Altuma mēs nevarēsim iztikt, un tad jums vajadzēs tas kā palīdzību, lai noformētu Altumā kredītu. Uzreiz teikšu, ka Altumam ir savs limits, ne vairāk kā 400 000 eiro uz vienu māju, vienam darbam. Ja? Tagad, tas ir par to informāciju par to, kā var nofinansēt to atlikušo daļu. Ja?
tā izskatās grafika viena galvenā daļa. Tur ir pēc tam sarakstīts par dzīvokļiem. Katram dzīvoklim pēc platības, jo izejot no platības tiek aprēķināta tā summa un katru mēnesi tiek izstādīta komunāla maksājumā, ja? Kā papildus rindiņa. Nu, pieņemsim, ja jūs Rīgas domes programmu un mainīsiet logus, un pieņemsim tā kā Gogaļā iela 10 plānots, ja? Tad tiem, kuriem ir koka logi un nevajag mainīt, tad viņam nebūs šī pozīcija. Tiem, kuriem vajadzēs vēl koka logus, ja? Vai viņi kopā šajā programmā ietvaros, vai kāds atsevišķi personīgi piesakās koka Rīgai. Nedaudz tātad par logiem. Vai nu tad visai fasādē jāatjauno logi, tad tā ir lielā programma un katrs dzīvokļu īpašnieks atsevišķi ar saviem logiem, tad tā ir mazā programma. Visiem gribu atgādināt, ka dalībai programmai ir jāpieņem kopības lēmums 50+1. Šeit nepietiek ar to, ka biedrības pārstāvis izlems piedalīties un dos pilnvarojumu, pieņemsim no RNA, vai māju vecākie izdomās, ir jābūt kopības lēmumam, kur biedrība vai kopība pilnvaro konkrēti vai nu biedrību vai apsaimniekotāju pieteikties mūsu programmā, realizēt šo programmu un saņemt šo finansējumu. Tātad 50+1 ir jābūt kopības lēmumam, ja mēs runājam par dzīvokļu īpašumos sadalītu māju. Ja tas ir kopīpašums, tātad 100%. Ja? Nav savādāku variantu, kā citur tautā runā, ka pieņemsim mājas vecākais var izlemt pieteikties mūsu programmā. Nē, ir jābūt kopības lēmumam. Bet balsošanā piedalās visi dzīvokļi? Balsošanā, tā jau... Vienkārši mums ir gan privatizēta dzīvokļi, gan pašvaldības. Jā, pašvaldība piedalās. Pašvaldība piedalās vienmēr, tātad tiek sūtīts, mājokļu vidas departamentam. Mēs sūtam, anketas, ja tas ir anketēšana, vai ja tas ir sapulce, mēs vai nu aicinām piedalīties sapulcē pārstāvis, vai nu sūtam anketas un viņi mums sūta atpakaļ savu balsu. Nekad nebija gadījumi, kad viņi bija pret. Es neatceros tādu gadu, kad viņi bija pret viņi vienīgais var paprasīt, lai būtu precizi norādīta tāme, pa kādu summu viņi balso. Ja, pieņemsim, mēs vēl ar jums neizvēlējamies būvnieku, tad Rīgas dome pateiks, mēs nezinot summu, nebalsosim. Un tad viņam aizsūtām, vai pagarinām aptauju un noslēdzam līgumu vai pielikam pie protokola, lai dome zinātu, kāda ir summa. Nevienmēr jau var noteikt, ja jūs nezināt būvnieku, jūs jau varat pieņemt lēmumu par maksimālajām izmaksām. Jūs jau paši zināt, uz ko jūs gatavi parakstīties, tātad jūs ieliekat balsojumā tātad maksimālā summu, ko jūs tātad pēc rekomendācijām esat dzirdējuši, cik tas varētu izmaksāt šīs ēkas un tad arī pieņemt lēmumu. Vai arī sadalīt tātad kopības lēmumu var arī divās daļās. Pirmā daļā jūs vienkārši lemjat par dalību mūsu programmā, kur jūs arī pilnvarojat konkrēti vai biedrību vai apsaimniekotāju pieteikties. Un tad otrajā balsojumā, tad, ja jūs par tām summām, par cik bīstamībā un energoefektivitāte ir tāda divu posmu vērtēšana, tad jūs otru lēmumu pieņemat, kur jau jūs par naudiņu lemjat. Vai ir jautājumi vēl? Sākam sadzirdēja atbildi, restīvi, ja Rīgas domē piedara viens dzīvoklis, mums ir problemātisks, jā, tad mēs... Nē, viņi Rīgas dome vienmēr balso par renovāciju un par piedalīšanu programmas, jo Rīgas dome balso par mājas atjaunošanu pat, ja dzīvokļi tur, ilnieks ar parādiem un tā. Te piemēr Maskavas ielā 137 uz renovācijas brīdi viņam bija gandrīz pusi, viņi nobalsot. Bet pa to laiku, kamēr renovējas, viņi jau izpārdevās visus šos dzīvokļus, lielāko daļu. Bet gribu pateikt, vienkārši Rīgas dome vēlas, lai būtu provizoriska tāme un norādīti darbi. Tātad, kad jūs taisat aptauju, tam dokumentam, par ko jūs balsot, tad pieņemsim, remonta darbi tur 20 vai 70 tūkstoši. Tad jābūt tāme, kādi darbi par tiem 70 tūkstošiem tiek pārredzēti. Ejam tālāk. Jā.
Te kārtējās bildes, kā izskatās jau atjaunotas mājas, kādas viņas smugas ir. Tātad vēl viena ļoti interesanta māja, Celnes iela 302, daudz, kas, laikam, viņu pazīst, redzi, tāda interesanta. Arī... Jā, varbūt tās par šādu ēku nedaudz parunāsim, nevis ne par viņu stāvokli, bet par izvietojumu. Tātad šeit ēka atrodas uz stūra un, pieņemsim, ja gribās mājai piedalīties mūsu fasāžu programmai, tātad ir jābūt ēkai redzamai no publiskās ārtelpas, ja? Šeit neiet runa par siltināšanu vai bīstamību. Un šeit mēs, pieņemsim, redzam, ir uz ielu iziet divas fasādes. Tātad 2 gadus pēc kārtas šī māja var nākt uz mūsu programmu. Nu, protams, ja ir nauda, var vienā gadā piedalīties mūsu programmā, bet tad būs maksimālais līdzfinansējums 30 000 atkarībā, ja tur ir virs 16 dzīvokļiem. Vai viņi var sadalīt vienu fasādi 1 gadu atnākt un otru fasādi 2 gadu. Jābūt pilnai plaknei tātad atjaunotai. Jā, un gribu pateikt, ka šeit mēs kāpēc izgājām uzreiz visu. Jo sanāk tas, lai noņemtu degradējušā stāvokli un nemaksāt tos 3%, iedzīvotājiem jāsakārto abas fasādes. Jā, nu tas cits case, jā. Un sanāk tā, ka ja viņi sakārtotu tikai vienu fasādi saņemot 30 000, un nākošu gadu viņi varēja vēl 30 000 saņemt, tad veidojas situācija tāda, ka viņi nodokļu samaksātu 50 000. Tāpēc viņiem bija izdevīgāk uzreiz sakārtot, un Rīgas doma operatīvi no viņiem noņema no degradējuša vides to statusu, un tad viņam nevajadzēja to nodokļu maksāt. Tāpēc matemātiku mēs jums palīdzēsim sakārtot, kā jums izdevīgāk. Tad, kad nav degradējuša statusā, tad izdevīgi tā, kā pateic, vienu daļu, otru daļu. Varbūt jūsu īpašums tajā teritorija nav tik vērtīgs kā, kadastrāla vērtība kā te Tallinas ielē, ka viņam te nodokļi pārāk lieli. Un tā ir, tāpēc speciālisti jums palīdzēs, kā pareizi to darīt. Tā, Ilons teiktā par to, kā māja var izskatīties, kā 2 fasādes, ja, te ir viens piemērs, Skārņu 7, te vispār ir 3 fasādes puses, uzreiz 3. Un viņi sniedz katru fasādes pusi atsevišķi. Tagad viņam notiek 2. kārta. Pagājušajā gadā viņi paspējuši 1. kārtu izdarīt, visu veiksmīgi dabūja finansējumu. Tagad notiek 2. kārta un nākamgad sniegs uz 3. kārtu. Tad viena māja, tas ir Vecrīgi. Tas ir Vecrīgi, varbūt arī diezgan pazīstama māja. Tur restorāni ir 1. stāvokļa, indīši laikam bija. Un diezgan normāli, veiksmīgi viņiem sanāk 3 gadu laikā. Viņi savadīs 3 savas fasādes sienas un uz katru dabūs sev finansējumu. Ja? Bet viņam tas ir izdevīgi, jo nav degradējuša vides status. Tā, es uz priekšu pagāju, es gribēju parādīt vēl vienu māju mūsu artilērijas 56, ar ko tas ir arī tā kā fasādi, ja? Bet tas ir pirmā māja, kurai mēs dabūjuši arī pie Rīgas atbalsta programmas arī Altuma finansējumu, jo priekš mājas tas būvdarbu izmaksas, jūs redzat, bija gandrīz 120 000 eiro, un tas ir diezgan liela summa bija. Un viņiem nebija pietiekoši daudz naudas, jā, un tad viņi tomēr pieņēma lēmumu, ka viņi piedalīsies Altuma kreditēšanas programmā, un mēs viņiem palīdzējām dabūt to Altuma kredītu. Tagad viņiem tas kredīts ir uz 15 gadiem, un viņi ir diezgan apmierināti ar to grafiku, un tā kā viss ir iespējams, un tā kā mēs varam arī to palīdzēt, ja vajag. Jā, par tiem kredītiem droši vien ir jāpiemina, ka dzīvokļu īpašumi netiek ieķīlāti un kredīta saistības pie gadījumiem, ja jūs pārdodat dzīvokli, aiziet jau ar rēķiniem pie nākošā īpašnieka, tikai esiet tik laipni pabrīdiniet īpašnieku. Tas tiešām ir svarīgi zināt, ka Altums, jo varbūt kas zina, kas nezina, tas ir tāda diezgan, manuprāt, laba, interesanta institūcija. Tā arī saucās finanšu institūcija, valsts finanšu institūcija, kura ir piešķirtas bankas tā kā funkcijas. Un principā tas ir vienīgā uz doto brīdi tiešām reāli iespēja daudzdzīvokļu mājām, tieši daudzdzīvokļu mājām dabūt
kredītu saviem remonta darbiem, jo bankas, cik es tagad zinu un dzirdu, īsti nefinansē. Jo viens no galvenajiem nosacījumiem Altumam, lai viņš nokritētu, tas ir jādabūja atteikumu. Un bankas atteikumu dod katru reizi, viņi negrib finansēt daudzdzīvokļu mājas. Tieši es runāju tagad par daudzdzīvokļu mājām, ja? Un pat to pašu Altuma renovācijas projektiem mums bija tikai viens gadījums, kad Svetbanka iedeva mūsu savspēc vienā mājā kredītu. Visas pārējās 6 mājas bija atteikumi un tad tikai Altums nofinansēja. Tā kā tas tiešām ir diezgan labs variants, kā nofinansēt un dabūt kredītu un savas kārtībā savu māju, tas ir Altums. Un tā kā artilērijas 56, tas ir tieši tas piemērs, kad mēs varam diezgan veiksmīgi apvienot visas iespējas no valsts un pašvaldības puses, lai palīdzētu dzīvokļu īpašniekiem tiešām atrisināt savas problēmas. Bet gribu pateikt, Altum arī šajā programmā dos tikai tādu, ja ir projekta dokumentācija. Nav svarīgi, ja Rīgas domas atbalstu vai bez projekta viņi nedod kredītu. Tā kā, tas ne tikai projekts un dzīvokļu īpašnieku lēmums, visa tehniskā dokumentācija, atlases dokumentācija, būvdarba līgums, tas viņiem, viss ir vajadzīgi. Bet tas ir visi izdarāms lietas. Tas maksimālais līdzfinansējums, ko var saņemt, viņš ir atkarīgs no tā, vai tas ir kopīpašums vai atsevišķi īpašumi? Nē, tā tas nav vienkārši, tas ir lēmumu pieņemšanas kārtība tikai manās, bet finansēšanas apjoma tā nemainās. Viņiem ir limits 400 000 eiro uz vienu māju. Ja vajag vairāk, tad ir jādala par darbu. Es vairāk domāju par to līdzfinansējumu, par ko agrāk runāju, par tiem 50%. Nē, tur ir atkarīgs. Tur vienkārši lēmumu pieņemšana atšķirās balsu pieņemšana. Tātad kopīpašuma 100% jābūt visa īpašnieku piekrišanai, jo kopīpašumu regulē civil likums, bet tur, kur ir dzīvokļu īpašumu sadalīts īpašums 50+1. Tā, skārņos es jau teicu, viņiem notiek darbu, jā. Te ir kā piemērs, jā. Īstenībā šī māja viena no tādām smagākām mums bija iepriekšējā Maskavas 130, tagad Latvijas iela 137. Jūs redzat, kā viņi izskatījās pirms un pēc. Viņiem bija renovēta ar Altuma programmu, pilnīgi. Viņiem bija siltināta, bet par cik tas bija pieminekļu zonējums, un tas bija koka māja, fasādi mēs nevarējām mainīt, viņu, siltināt no ārpuses, viņu nedrīkst. Viņu varēja tikai no iekšpuses nosiltināt, jā. Un tad māja veiksmīgi dabūja gan sev to atjaunoto fasādi, gan nosiltināta, jā. Bet tas ir tīri pilnīgi Altuma projekts, tas nav Rīgas domes projekts, bet mēs viņu ielikām kā piemēru, kā var arī izmantojot Altuma programmu atrisināt savas tādas problēmas. Bet kaut ko Rīgai tieši palīdz arī sakārtot fasādi tādam mājai. Nē, to palīdz līdzfinansējuma programmā. Mēs, atsevišķi jautājums ieraugot šādas mājas, ja? Te vairāk ir runa par renovāciju māju, bet Matīs ielā mums ir šādas 2 stāvu 2 mājas ar vienu pagalmu, kur tieši pagalmu pārklājums ir traģiskā stāvoklī. Smilts, asfalts, bruģakmens senais, kas uz pašas Matīs ielas. Un, man vienai nav zināšanas, ja es vienīgāk, interesējos, man ir jāpalasa, tā teikt, jūsu mājas lapā, kas man ir jādara. Ja jums ir Aleksandrs apsaimnieko, RNA apsaimnieko, jums jāiet pie Aleksandra un jums jāpaskatās kopā, ko darīt, bet ja jums ir, jūs gribat tur sakārtot šo pagalmas ar teritoriju labiekārtošanu, ir īstais laiks sākt domāt, kā dokumenti nepieciešami, ko jūs tur gribat darīt, jums pašiem jāsaprot, ja, ko jūs... Vai tur uzlikt bruķīti, vai noslātēt, vai tas ir ļauts, vai tas ir vai viss kārtībā ar kaut kādām komunikācijām? Tur ir tāda situācija, varbūt es gribēju pajautāt, varbūt jums ir kaut kas, tur, kur te 2 mūrnieki, ja, tā ir tā māja, kur ir... Jūs taču nejautāsiet man šo jautājumu. Nē. Iet runā tur, kur piemineklis, jā, Rīgas domes skvēriņš pie mājas, viņam tā teritorija, sava laika dome tur ielika, un tagad praktiski tas viss paliek iedzīvotāju, un viņi grib to savest teritoriju labiekārtošanas, bet es sapratu, ka vienalga tad mums vajag izstrādāt labiekārtošanas projektu.
Nu, lūk, es nesaprotu, man ir kaut kā jāvēršas dabūt to projektu, vai es varu interesēties caur... Jums jāinteresēs pie Aleksandra. Aleksandrs, tātad jūs kopā paskatīsieties, ko jūs gribat tur darīt. Pieņemsim, jūs ar dzīvokļu īpašniekiem izdomājat. Mēs gribētu to. Aleksandram jāsazinās ar attīstības departamentu par konkrētu adresi, jo attīstības departaments ir tas, kurš saskaņo šos projektus. Un pirms kaut ko tur vispār sākt zīmēt un plānot, tad sākumā pavaicājiet, kādi dokumenti ir nepieciešami tieši konkrētiem jūsu iecerēji. Ja? Mēs jau varētu vērsties ar šiem pie Aleksandra, lai viņš iesaka. Jā. Nevis ko mēs gribam, bet viņš iesaka. Tieši tā, viņš iesaka, un jūs izstrādāsim rīcības plānu. Jo katrai mājai ir individuāli jāvēršās sākumā pie sava apsaimniekotāja. Es saku, jebkuram, kam ir nauda, ir apsaimniekotāja konta, un apsaimniekotājs ir pamat. Tie cilvēki, viņi to visu saprot. Jums man nav zināšanas. Jūs varētu palīdzēt kopības lēmumu, pieņemt pārliecināt kopības lēmums un biedrība. Vai biedrībai vienmēr arī jābūt, vai pietiek? Biedrībai vajag būt tāda gadījuma, kad jūs saņemat ilgstošas saistības, vai tad, kad tas ir uzrakstīts Rīgas domes saistošos noteikumus. Tādos gadījumus, ka īsas saistības, tad mēs bez problēmām, kā parādīja iepriekšēji grafika, atnāca tad, kad jūs ar Aleksandru izvēlēties būvnieku, vismaz provizorisku tāmi un tā tālāk, mēs sagatavosim jums variantus. Vai altuma 15 gadi, vai pie mums uz 3 vai cik tur gadiem. Jā, jo mums principā arī mēs iekilēt šo ēklu, paņemam no altuma speciālu kredītu 2 reizes pa $500,000, lai iedzīvotājiem atdot. Ja? Un te mēs vēl vieglāk procedūra, jo mēs nesam atbildību altuma priekšā, bet ar iedzīvotājiem strādājam tikai uz protokolu pamata. Bet nevaram pārāk ilgstošu laiku dot. Katrā ziņā jums kā kopībai, ja jūs negribat biedrību taisīt, jūs pilnvarojat Rīgas nama apsaimniekotāji pieteikties līdzfinansējuma programmās, kā saka. Bet arī, ja ir arī biedrība ar savu biedrības kontu, es vienmēr saku, ir labāk mājā izveidot savu biedrību, jo uzkrājuma konts būs jūsu biedrības kontā, un tad jau jūs arī tā kā varat pāraudzīt, ko tad apsaimniekotājs ar šo kontu dara. Tagad izskatīsim, kāda mums pieredze ir tieši bīstamības novēršanas griezumā. Pirmā adrese Valmieras 39 bija pārsegumi, tad pagrabstāvu pārsegumi. Es redzat, kā izskatīja tas pats sākums, ja, kad bija tie darbi uzsākti. Tie, kas zina, saprot, tas ir vecas mājas, pārsvarā mums ir daudz tādu apsaimniekošanā. Tā saucamais klusais centrs, un tur bija diezgan sarežģīta situācija, bet mēs arī to visu paveicām un nodevām būvvaldei un Rīgas domei un saņēmām arī atbalstu. Te Gertrūdas iela 99 korpus 1, pirmā kārta, tieši tas variants par kārtām runājot, un te ir pirmā kārta pabeigta, un šogad mēs iedzēdam arī otrā kārta. Bet tas ir 2 dažādi atsevišķi. 2 dažādi, jo pirmā kārta tas bija ēkas daļa, un viņiem otrā kārta tas ir brauktavas daļa. Ja? Un tā brauktavas daļa, un viņi tagad iesnieguši uz to brauktavas daļu. Es katram gadījumam pateikšu, ar ekonomikas ministriju mēs precizējam, vai ir iespēja, un arī šī mājā, arī literi ir, literis korpus 1, korpus 2, bet viens kopīpašums. Atļauts piedalīties atsevišķi šajā situācijā, katram literam atsevišķi. Un ļoti interesanti, ka ekonomikas ministra, jo bija neskaidri, vai var pieņemt lēmumu tā, ka šī māja pat pa sevi maksā, otra māja pat pa sevi maksā. Var kopējais lēmums, ka viņi pieņemā lēmumu, ka norēķināsies literis 1 pa saviem darbiem, literis 2 pa saviem darbiem. Un šeit, pieņemsim, šī Gertrūdas ielai korpus 2, redzot, kā sakārtots korpus 1 pārsegums, arī kārto atsevišķi savu pārsegumu daļu. Kopīpašums es runāju, kā
Nu, tieši tagad tas sadaļa par tiem objektiem, kur pašlaik notiek darbi, ko Igors arī teica. Gertrūdas ielē 97 korpus 2 blakus māja, tur ir 3 mājas, ja? Vienkārši viena pēc otras, un tur vispār ir sarežģīta situācija, kad viņiem ne tikai pārsegumus, viņiem arī pamati ir tagad diezgan bēdīgā situācijā, un viņiem arī nāksies papildus veikt gan ekspertīzi, gan mēs tur vienkārši skatīsimies, lai kā to māju saglābt. Redziet, tur ir koks redzams, un tie 2 koki, kas ir pie galasienām, pie abām galasienām, un tie koki ar savām saknēm vienkārši to mājas pamatus lauž, un tur tiešām diezgan būs ko domāt, bet mēs to daram kopā ar dzīvokļu īpašniekiem. Nesen bija sapulce, un tā kā mēs izstrādājām ceļakārti, rīcības plānu, kā to atrisināt. Te Avotu iela, teiksim, 16 arī viss ir klusais centrs, te var redzēt to pārsegumu problēmu, kāda viņiem bija problēma, kā viņi risinājās. Tad, principā, tas viens dzīvoklis, kas tur bija pirmajā stāvā, viņu vajadzēja uz laiku izlikt ārā, jo savādāk nevarēja to, jo pārsegums ar grīdu bija kopā, bet galu galā arī visu savādām kārtībā. Bet alternatīva visu māju izlikt ārā. Jā. Tad, te vēl viena tāda diezgan slavena māja adrese Valdemāra 119, ja kāds atcerās, pagājušajā gadā bija vesela situācija, masmedijos rakstīja par izlikšanu, kad tur avārijas situācija bija tā pēkšņi izsludināta. Tad tur bija 2 mājas, un 109 tas bija tieši mūsu māja. Ja? Un tad mums vajadzēja diezgan ātri izsināt šo problēmu. Un sākumā mēs avārijas, kā teiksim, tempos likvidējām fasādes sienas, nesošās sienas, tur plaisas, lai varētu atgriezt cilvēkus. Ja, mēs ātri 3 mēnešu laikā to atrisinājām. Un viņiem palika savas kārtībā pamatus, jo tur bija problēma bija no 2 tā kā daļām. Bet izlikšana bija ne pa pamatiem, bet tāpēc, ka fasādes siena bija saplaisāta, un to mēs atrisinājām. Un tagad mēs iesniedzam to pamatus savas kārtībā, un arī tagad notiek izskatīšanas stadija, jo dokumenti ir visi iesniegti. Jā, un te arī adreses, par kurām mēs iesniedzam izskatīšanai arī dokumentāciju, un jau saņēmam šodien vēstules par to, kad iesniegtie dokumenti ir pieņemti izskatīšanai. Mēs vēl nezinām rezultātus, bet pieņemti viņi ir. No tām iesniegtām mājām, bīstamības ir 2 mājas, un fasādes atjaunošana ir 1, kas tagad skatās, tiek procesā. Uz Kārņielē jau jābūt līgumslēgšanas procesā. Tur līgumslēgšana, jā, tas ir vienkārši pa programmas sadaļām, jā, tas ir tā pielikām. Principā, te ir jau informācija, kuru mēs izrunājām iepriekš, jā, kāda ir procedūra par dalību programmai, jā, kad jābūt sākumā ir izstrādātajiem un pasūtītājiem. Tehniskās apstiprināšanas aktam, pēc tam projekta izstrāde, kontroltām. Uz kontroltāmas pamata mēs sagatavojām apjomus iesniegšanai. Pilnvarojums tas ir, lai mēs varētu kā apsaimniekotājs sniegt dokumentāciju Rīgas domai. Ja? Piegādātāja atlaise ir tad, kad mums jau tie visi dokumenti ir sakārtoti. Tas ir piegādātāja atlase, tas ir, mēs tam varam runāt gan par projektu izstrādātāju, mēs varam atlasīt, gan arī būvnieku. Mums ir praksa tāda, ka mājas valdes vai biedrības aktīvi piedalās paši un piedāvā savus variantus, te mums nekāda nav šķēršļu, jā, lūdzu, tad, kad māja piedāvā kaut kādus arī variantus, mēs ejam pretī. Te arī viss tā jau izrunāta. Principā mēs jau to visu izrunājām, jā, par tehnisko dokumentāciju. Siltināšanas programma, principā, mums vēl nav nevienas mājas vēl līdz šim, kuras pieteikušās siltināt. Par Rīgas programmu tikai bija Altuma programmā, bet Rīgas programmas ietvaros mēs nevienu māju neesam nosiltinājuši.
Visbiežākais jautājums ir, vai mēs varam nosiltināt tikai galasienas. Tas visbiežāk, kad mums teiksim, mājas vēršās, vai mēs varam iesniegt tikai galasienas nosiltināt, nevis visu māju, bet galasienas. Un tad te, atbildi ir tāda, ka pēc siltināšanas programmas tā nevarēs, jo tur ir savu noteikumu. Tas ir, tur jāiet pirmajā darbiem ar vislielāko atdevi, Mēs šādi neapgalvojam, tātad sākumā mēs pasūtam energoauditu, un energoauditoram jāpalīdz sadalīt šīs fasādes. Un tātad arī pa gala sienām, protams, tiek zaudēts siltums, un tad jūs nākat ar gala sienām, bet jāpaskatās, ko saka energoauditors, tātad kuras fasādi tad dos to. Un tad vienu gadu var nākt ar vienu gala sienu, ja tā ir lielākā efektivitāte, tad otru gadu ar otru. Tad pēc tam vēlāk domāsiet par pārējām, jo mēs neprasam uzrādīt pēc tam to paredzēto siltumu ietaupījumu. Jāatcerās, pasūtot tehnisko dokumentāciju, atceraties, ka visām ir derīguma termiņš, tātad projektiem, tas parasti ir 5 gadi, energoauditam, līdz, ja jūs nekādas aktivitātes neesat veikuši, tātad viņš ir pasūtīts pavisam nesen, teiksim, viņam nav īsti derīguma termiņi, un tehniskās apsakošanas atzinumam arī ir norādīti tie derīguma termiņi, tātad sekojat līdzi. Ja jūs izdomājat pasūtīt projektu uz visu ēku, tad jums ir jāsaprot, ka šie visi darbi, šis viss projekts ir jārealizē 5 gadu laikā. Ja jūs neesat uz to gluži tā kā gatavi, tad pasūtiet atsevišķi tātad vienai fasādei vai vienam konkrētam posmam, tātad esat atbildīgi arī par šo dokumentu pasūtīšanu. Tad es gribēju precizēt, tātad, ja mēs pasūtām, pieņemam lēmumu piedalīties programmu un sadalām kārtas, pieņemsim, šajā gada mēs gribam fasādes nosiltināt, pieņemsim, tur, kur logi, un otrais piegaina galasienas. Vēlreiz atgādinu, tātad energoauditā būs norādīts. Jūs palūdzat energoauditoram sadalīt visas šīs 4 fasādes, Un tad jūs varat izlemt, vai jūs pasūtat vienu projektu uz vienu fasādi, uz to lielāko siltumu ietaupību šogad. Nākoši, kad jūs jau jaunu projektu pasūtat, vai jūs visām 4 pasūtat, un tad nākat pirmajā gadā ar vienu fasādu, otrajā gadā ar otru, trešajā ar trešajā. Vai es pareizi saprotu, ka energoauditoram jānosaka katras fasādes ietaupījuma procentu? Tas jau ir viņa darbs, Pārsvarā ir visam, bet mums paprasīt vajag. Sadalīt, lai viņš sadala. Un tātad, ja gala sienam būs liela koeficienta no sākuma gala sienas, ja būs tur, kur galvenā fasāde ar logiem, tad vajadzēs to galveno fasāde, bet arī droši vien arī logus, jo tur praktiski caur logiem arī sanāk. Tur ir jārunā par to logu atjaunošanu. Katra māja ir individuāla un ar energoauditoru ir jārunā. Ja jūs paredzat logu nomaiņu, tad atcerieties, tas ir logi, kopīpašums ir tikai tur, kur ir kāpņu telpas. Pārējais tas ir privātais īpašums, un jums tad būtu jāprasa katra dzīvokļa īpašnieka piekrišana, ka viņš tur piekritīs laist iekšā un arī veikt darbus. Tātad ir iespējams, ka varbūt tās pietiek, ka jūs tikai to kopīpašumu logu nomaiņu kopā ar fasādu paredzat. Katrs gadījums ir individuāls, un šeit mēs viņu līdz rītam varētu katru keisu skatīties. Tātad jums ir pašiem jāizanalizē, un uz savu energoauditoru tas jāizrunā. Par nepieciešamo tehnisko dokumentāciju labiekārtošanas programmai, gan lielai, gan mazai, es ieteiktu par katru projektu arī. Un arī attīstības departaments tā ir teicis, viņi nevar dot vienu formulu uz visiem gadījumiem, ir par katru adresi, kas jums gribēs nākt uz mūsu programmu, jums ir jāpainteresējas par nepieciešamiem dokumentiem, kādi ir nepieciešami, kāda veida projekti ir jāpasūta. Te svarīgi, runājot par teritoriju, kad ir jābūt obligāti zemes īpašnieku piekrišana. Nevienmēr māja ir uz savas zemes. Ļoti daudz gadījumu, kad zeme pieder vienam īpašniekam, citam īpašniekam, un tad ir jāsaskaņo. Tur ir arī savas nianses, bet tas arī, principā, ir izsnāmas lietas.
pārējais tā kā, principā, plus mīnus ir vienāds. Tātad atceramies, ar ko atšķirās fasāžu atjaunošana iet runa, un jūs atrodaties vēsturiskajā pilsētas centrā, Mežaparkā, Kalciem koku apbūves teritorijā. Tātad tur nepieciešams papildus saskaņojums Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldes atļauja. Tātad projekts ir jāsaskaņo. Vispārībā arī Aleksandrs sākumā, tā kā jums minēja, ka visiem dokumentiem ir nepieciešams ļoti ilgs laiks. Tātad projektētājs parasti, cik es esmu arī pēc pieredzes redzējusi un dzirdējusi, vismaz projektētājs arhitekts zīmē pusgadu. Tātad paiet laiks, kamēr visi tīklu turētāji šo projektu saskaņo. Tātad ir papildus laiks saskaņošanai. Tātad, ja jūs gribat, pieņemsim, nākt uz pasāžu atjaunošanu februārī, jums jau jāsāk, tagad ir pēdējais brīdis, vēl paspēt ielikt vilcienā, vai arī tad jādomā pēc gada. Jā. Pa lielam mēs izskatījām visus jautājumus, ko gribējām izstāstīt. Mēs jums izstāstījām, ka tagad ir laiks uzdot jautājumus. Tad es atbildēšu uz jūsu jautājumu. Tātad, šeit visi tie darbi, kuri ir. Tātad, lai Rīgas nama apsaimniekotais varētu šo darbu apjomu veikt, protams, ir lēmums, un mēs liedzam projekta vadības līgumu. Un šeit interesanta lieta. Ja mēs visu sakārtojam un iesniedzam dokumentus vai sagatavojam dokumentus iesniegšanai Rīgas domē, tikai tad, kad jūs saņemsiet grantu, pabeidzot darbus, tikai tad mēs saņemam savu naudu. Šai situācijā, ja ir lieli projekti, tad summu mēs paņemam tāpat, ka pie Altumā 3% no kopējām izmaksām. Ja jūs līdzfinansējumu nesaņemat, arī mēs izdarām šo darbu, izdarām un izdarām. Ja, tā ir, lai jums būtu droši, ka mēs mēģināsim novadīt šo programmu un sakārtot visus dokumentus tā kā vajag. Ļoti daudzi iedzīvotāji uzskata, ka tas ir vienkārši un tā tālāk. Mums ir daudz mājas, kuri paši uzsaka un nesaņēma, nepaspēja iesniegt dokumentus. Vairākas reizes pārtaisīja tehnisko atzinumu. Arī arhitekti mums bija gadījums, ka ir uzsakti darbi un celtnieks apturēja darbu, jo viņš pamanīja bīstamību un nobies. Ja? Un tāpēc, lai tādas lietas nebūtu, arī par tehniskiem atzinumiem, Andrejam vajadzēja pārtaisīt, paņemt tikai uz vienu daļu. Un es nezinu, kāpēc arī projektētais uzsaka strādāt tikai ar vienu daļu no tehniskā atzinuma vienam elementam. Rezultātā vajadzēja to tehnisko atzinumu pārtaisīt un atkal samaksāt naudu atkārtoti, un cilvēki nespēja visu sakārtot. Nākošais nepareizi pieņemu lēmumu, un būvvalde vai attīstības departamenti pasaka, bet mēs no jums nepieņemsim dokumentus, jo jums nav tā pilnvarojuma, lai jūs dzīvokļu īpašnieku vārda varētu šos dokumentus iesniegt, saņemt, precizēt un tā tālāk. Gribu pateikt, ka tur ir ļoti daudz dažādu niansu. Un tāpēc, lai iedzīvotājiem palīdzētu, attīstības nodaļa strādā, jo tiešām tur neliela kļūda, un mēs pazaudējam gadu. Un vieni otri iedzīvotāji zina, ka ja kaimiņš kaut ko pasaka, un jā, mums ir savs arhitekts, mums ir vēl kaut kā, diemžēl, atnāk ar savu līgumu, un tās arhitekts pēc savā līguma, viņš 2 gadi pastāv pie viņa, un rezultātā vajag meklēt citu arhitektu vai kaut ko darīt tālāk. Un to praktiski mums bija arī tā, skaitā laikam artilērijas iela bija vajadzēja nomainīt arhitektu, citam mājam, jā. Ir lielas problēmas, izskatās, ka ļoti vienkārši. Otrais, mēs pārtaisījām līgumus, mēs mēģinām bez avansiem strādāt, lai nesanāk tāda situācija, ka būvnieks iedzīvotājiem pateic vienu summu un pēc tam
tos darbus, kuri ir redzami, pēkšņi sāk mainīt cenas. Bet jums arī jāsaprot, tā kā Aleksandrs parādīja Gertrudes ielu, tur, kur ir bīstamība. Un varbūt Andrejs vēl pēc tam pateiks, tur, kur mēs ar jums neredzam, var atklāties visādi brīnumi, kad mēs atversim pamatus, demontēsim grīdu vai vēl kaut ko. Un tur var būt tik daudz sleptu defektu un slepti darbi, jā, vai katru Andrej. Un praktiski var gadīties tā, ka pat summa var dubultoties, jo ne jūs, ne mēs, ne būvinženieris to nevarēja redzēt, kamēr netiek uzsakti darbi. Un tāpēc šeit ļoti svarīgi ir pareizi, speciālists, kurš apskatās, nākošais, būvinženieris un arhitekts ļoti pareizi. Bet arī celtniekam jābūt tādam, kura, pieņemsim, Maskavas ielā 137, tad, kad mēs noņemam šo apšuvumu, tur pilnīgi visi gali koka konstrukcijas bija pilnīgi sadrupuši, ka vajadzēja visu gandrīz protezēt un pa jaunu pārtaisīt visas nesošas konstrukcijas. Tā kā to, ko nevarēja uzreiz pārredzēt. Es varbūt. Tagad jautājumu lūdzu, jā. Mēs jau... Kādi jautājumi jā? Vai sarunātu tikšanos, droši vien rakstīšu jums e-pastu vai piezvanīšu rīt, jā? Pat oficiālā daļa beigsies, tad mēs tiksim. Man izskatās, jūsu māja it, ka pat varbūt ir tā zona, kur Murnieku ielā un Matisa iela stūrī, tā kā tur praktiski... Vai ir jautājumi par pašvaldības līdzfinansējumu programmu? Ja nav, tad es arī teikšu paldies jums un atstāšu jūs ar jūsu apsēdniekot, aizrunāt. Paslēdzam. Tad paldies visiem.